Vēži, paskatīsimies, kas būs aktuāls novembrī. Skatīsimies dažādas sfēras, un sāksim ar kopējo energofonu novembrim. Mums reiz sākas ar tādu kustības enerģiju. Zobenu bruņinieks, tas ir par virzību kaut kur, ka jūs varbūt esat nosprauduši sev kaut kādu mērķi, un novembrī sāksiet kustību, vai viss saliksies tā, ka jūs varat iet pretī savam izvēlētajam. Tā, kas mums vēl ir vēžiem pie novembra aktuālajām tēmām. Un monētu pāžs, tas ir par kaut kā jauna sākšanu saistībā ar finansēm, ar materiālā stāvokļa uzlabošanu. Varbūt domāsiet, kurš ceļš ir labāks, vai varbūt būs 2 darba piedāvājumi, vai kaut kādas jaunas iespējas, un tad jūs izvērtēsiet, kas ir izdevīgāk, pa kuru ceļu vajadzētu iet. Tā, paskatīsimies atsevišķi darba sfēru vēžiem novembrī, kas būs aktuāls darba ziņā. Nulles kārts, tā ir parasti tad, kad kaut kas vecais beidzās, jaunais sākās, ja no nulles kaut ko sākt. Vai arī nav tā, ka jums obligāti jāsāk jaunā darbā strādāt, bet arī ir ļoti liela iespēja. Enerģētiski var būt cita sajūta, piemēram, kaut kas pamainīsies un jums pēkšņi patiks iet uz darbu un agri celties, ja, vai kaut kāds jauns kolēģis, jauns vadītājs, jauns projekts, kas sniegs tādu jaunu enerģiju, ka tā rutīnas sajūta pazudīs. Tā, un otrā kārts par darba sfēru vēžiem novembrī. Tā, 6 zobeni, un te mums ir darbs pie datora, kad mums ir tieši, ka būs tie vēži, kas meklē darbu, tad tas noteikti ir tā, ka jums būs darbs, vai kaut kādas šaubas, vai vajadzētu iet vai neiet prom. Un tad, ja tas ir saistīts ar datoru, sēdēšanu, ofisa darbs, tad tas ir tas, kas jums jāturpina darīt. Un, jā, vai arī kaut kādas jaunas, varbūt, iemaņas jāapgūst, kas jums palīdzēs būt konkurētspējīgākiem darba tirgū. Tā, un attiecības. Kas vēžiem aktuāls būs novembrī attiecību sfērā? Vientuļnieks. Tātad šī kārts ir par to, ka jums vajadzētu pabūt vieniem un apdomāt attiecības, saprast, pa plauktiņiem salikt, kas ir tas, kas jūs satur kopā, ko vajadzētu uzlabot, pamainīt attiecībās, lai tās būtu dziļākas, tuvākas. Un novembris ir vistransformējošākais mēnesis gadā, it īpaši attiecību sfērā. Un ļoti daudziem šis būs pārmaiņu laiks, kad mēs sapratīsim, ko mēs patiesībā vēlamies. Vai mēs gribam ar šo cilvēku, ar kādu cilvēku mēs gribam gan par attiecību sfēru ar pretējo dzimumu, gan arī par attiecībām kopumā, ar sevi attiecībām, ar darba sfēras, ar ģimenes. Tad šis būs kaut kāds tāds pārdomu laiks, kad jūs gribēsiet kaut kur ieslēgties, aizbraukt pie dabas, pastaiga pie jūras, kas jums palīdzēs salikt visu pa plauktiņiem. Un otrā kārts par novembra enerģijām attiecību sfērā. Trīs zobeni. Jā, šī kārts mums ir par kaut kādām iekšējām sāpēm vai nesaskaņām, vai jūs ieraudzīsiet varbūt kaut kādas tos trūkumus, kas jums ir attiecību sfērā. Kā es teicu, tas nav obligāti ar vīru, sievu vai ar mīļoto. Ja, tas var būt tā, ka kaut kāda situācija iezīmēs, kur jūs nepieņemat pats vai pati sevi, vai kur jums ir
kaut kādas konflikta situācijas laiku rodas viens un tas pats ar kolēģiem, vai ar vadītāju, vai ar mammu, tēti. Lūk, un tad novembris visa veida attiecības transformēs un palīdzēs atbrīvoties no tā, kam nav vairs jābūt jūsu dzīvē, lai ienestu to, kam ir jāienāk. Tā kā nebaidieties, ja nāk kaut kādas pārdzīvojumi, pārbaudījumi, iekšēji konflikti vai ārēji izaicinājumi. Tam tā visam ir jānotiek, jo novembris ir tieši tas mēnesis, kas palīdz no tā visa tikt vaļā. Un paskatāmies vēl orākula kārtis Vēžiem par novembri, uz ko koncentrēties, uz ko fokusēties novembrī. Tā, šeit mums ir apzinātība. Jākoncentrējas uz to, kam jūs patiešām ticat, un teikt jā tikai tam, kas atbilst jūsu vērtībām. Tev var izlasīt. Ja gadījumā ir tā, runājot par attiecībām, mums bija tās izaicinošās kārtas, ja ir tādas attiecības, kur jūs ciešat tikai tāpēc, ka vajag, vai pienākumu sajūta, vai jūs esat upura lomā kaut kādā, atzīsties sev godīgi, vai nav pienācis laiks to visu izbeigt, ja? Un teikt jā, tikai tas, kas patiešām funkcionē, kas padara jūs laimīgākus un ir saskaņā ar to iekšējo sajūtu jūsu ar dvēseles izvēlēm. Kā novembris būs interesants, transformējošs mēnesis priekš jums, Vēži. Atcerieties likt laikus, komentārus, ja patīk šāds saturs, un ja interesē dziļāk paskatīties kaut kādiem personīgiem jautājumiem no malas, tad rakstiet man un sarunāsim individuālu tāro konsultāciju.